Čau! Man sauc Aigars un man ir liels prieks, jo es šodien piedalos lidojumā kārtīgiem latviešiem, jo tad, kad pirmoreiz uzzināju, kad ir tāds aerodījums, ar skaudību skatījos, kā Ķīnā ķīnieši lido, un es domāju, vai tiešām cilvēkiem arī ar manu svaru, kas ir virs 100, ir iespēja lidot. Bieži ir braukts garām un zinot to, ka vienmēr ir bijuši šie svara ierobežojumi, līdzīgi kā tas ir ar izpletni, tad nav bijusi nekādas iespējas nekad dzīvē to varbūt arī izmantot un nav aizdomājies. Es esmu šitien, es esmu bišķi laimīga, drusciņi uztraukusies. Līdz šim esmu lidojis tikai uz slotas, protams, tas ir joks. Un tagad gribās pamēģināt aerodījumu. Brīvā lidojuma sajūta vienmēr ir vilinājusi, un vairākus gadus esmu mēģinājis šeit, bet man nelaida, jo nebija iespēja, jo svars bija pa lielu un tas laiks pat ir pienācis, tāpēc ir liels cerības, ka būs labi, ka būs interesanti. Sakot, pats esmu pārsteigts par saviem panākumiem, jo es nedomāju, ka man tik labi veiksies. Un es jau nezinu, kā no malas, bet pašam man likās, ka ļoti labi. Ir laimes sajūta, ja tu vari izbaudīt to lidojumu un kaifs vienkārši lieliski. Sajūtas ļoti labas. Es esmu lidojis ar līdmašīnu, es esmu lidojis ar gaisa balonu, es esmu lidojis ar paraplānu, tagad beidzot arī ar aerodījumu. Aerodījums, lidojums kārtīgiem latviešiem. Virs 100.